Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Labvakar visiem tiem, kas ne tikai klausās mūziku, bet arī lasa grāmatas. Šeit lasām laiks, šeit Zintārs Tilaks ar mani kopā Aleksis. Šovakar raidījumā par dāņu rakstnieku Jussi Adleru Olsenu un viņa grāmatu Vēstuli pudelē, par autores Narinē Nikogasjanas grāmatu Tavam skaistumam, Pola Makennas Es varu padarīt tevi laimīgu un erudīcijas grāmatiņām skolas vecuma bērniem. Radījuma izskaņā noskaidrosim, cik radoši ir bijuši klausītāji rakstot par suņiem. Lasām laikā kā allaža literāte, apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāja Kristīna Ilziņa ar savu stāstu par jaunākajām grāmatām. Es šoreiz sākšu nevis ar grāmatām, bet ar ziņu, kā uz Latviju dodas kāds ļoti interesants, un starp citu arī visā pasaulē populārs dāņu rakstnieks Jussi Adlers Olsens. Jau 4. un 5. septembrī būs Rīgā, un būs arī tikšanās ar lasītājiem 4. septembrī Noasā un 5. septembrī Ziemeļvalstu informācijas birojā Bergu bazārā. Bet tuvāk informācija par to ir gan mūsu mājaslapā, gan arī grāmatnīcās. Bet kāpēc Jussi Adlers Olsens? Latviešu valodā ir iznācis jau 3. viņa romāns ar nosaukumu Vēstuli pudelē, un tas ir detektīvs. Pērn un aizpērn iznāca vēl 2 viņa grāmatas Sieviete būrī un Fazānu slepkavas. Un Jussi Adlers Olsens ir kļuvis populārs ne tikai Dānijā, bet visi 3 šie nodaļas romāni ir tulkoti gan angļu, gan daudzās citās valodās un ieguvuši arī dažādas literārās balvas, prēmijas un godalgas. Varbūt vajag paskaidrot, ka nodaļa tā ir īpaša nodaļa, kas nodarbojas ar tādiem gadījumiem, kas kādreiz nav izmeklēti līdz galam, nav atrisinājumu. Tad šī īpašā nodaļa ķerās klāt pie šiem mīklainajiem, neatrisinātajiem noziegumiem. Jā, tieši tā kā tu saki, tā arī ir, jo varētu pat teikt, ka tās lietas ir tikušas slēgtas vai arī vienkārši noliktas plauktā, jo tās atrisināt nav iespējams. Sievietē būrī tā bija kāds politiķis pazušana noslēpumaina, Fazānu slepkavās, kā jau var jaust no nosaukuma, tā bija lieta par vairākām slepkavībām, un Vēstuli pudelē, jaunākais latviski izdotais romāns no šīs sērijas, ir, kā jau atkal var nojaust, par vēstuli, kura ir izskalota no jūras, kura ir gandrīz izdzisusi, tomēr var nojaust, ka to ir rakstījis bērns un lūdzis pēc palīdzības, jo kopā ar brāli ir ticis nolaupīts. Un vai tas ir bērnu jociņš, kā sākumā ir licies, vai tas ir tiešām noziegums, un kāpēc neviens nav ziņojis par pazudušiem brāļiem? Tā Karls Merks, Asats un Rozi atkal ķeras pie izmeklēšanas, un tas, ko viņi atklāja, patiešām ir diezgan spriedzīgi. Bet runājot par pašu Olsenu, manuprāt, ir interesanti tas, ka šobrīd viņš ir tiešām izcils autors, pasaulē lasīts, bet ar to, ka viņš nebija veiksmīgs no paša sākuma. Viņš rakstīja un bija nepamanīts, rakstīja atkal, vienalga bija nepamanīts, kamēr viņš atrada šo patreizējo virzienu, tātad detektīvu žanru, un tieši šādā izpildījumā. Un tad pie viņa atnāca popularitāte. Man liekas, šis veiksmes stāsts, tas ir tāds labs mudinājums mūsu autoriem, kuriem uzreiz neizdodas ar pirmo gājienu. Ne tikai mūsu autoriem, bet Jussi Adlers Olsens patiesībā bija ne tikai rakstnieks jau no sākta gala, viņam vēl joprojām ir ļoti daudz dažādu talantu. Viņam patīk restaurēt vecas mājas, un viņš to mēdz darīt brīvajā laikā. Jaunībā viņš spēlēja ģitāru vairākās grupās. Jā, un vēl viņš ir nodarbojies arī ar izdevēju darbību. Viņš ir rakstījis brāļu Marksu biogrāfiju, un te nejauksim ar politiķiem, bet par amerikāņu komiķiem, mēmā kino laika varoņiem.
Vārdu sakot, viņa intereses ir bijušas ļoti daudzpusīgas, un pie tam arī viņa bērnība ir bijusi tāda, kas man šķiet var cilvēku iedvesmot rakstīt detektīvu romānus, jo viņa tētis ir visā Dānijā labi pazīstams psihiatrs, kurš kopā ar ģimeni visu mūžu pārcēlās no viena Dānijas trakonam uz otru, veicot tur gan pētījums, gan ārstējot slimniekus, un arī mazais Jussi liela daļa savas bērnības, kā pats laipni stāsta, ir pavadījis Dānijas trakonamos. Saule mazliet, jo neviens nejautā, kur saule lēc, kur iet, bet pārējais, kā vējš, kā gaiss, ko ķeramies, vēl. Kā pašiem liekas mums, kā dzīvi maināmies, nevienmēr tas, kas ātri skrien, tas uzvarēs. Lasām laiks. Kopā ar Kristīnu Ilziņu lasām laikā turpinām ielūkoties jaunākajās grāmatās. Tagad par grāmatām ar praktisku pielietojumu. Ja tu teiksi, ka šī nākamā grāmata attiecās tikai uz sieviešu skaistumu, tad tu nekādu deksmi no manis nesagaidīsi. Ja? Te ir tomēr runa par interesantām receptēm, kas palīdz atjaunot un uzturēt labā stāvoklī sejas ādu un ne tikai. Matus, vispār visu ķermeni, un arī Nikogas Jāna ir armēņu cilmes kosmetoloģija, kura tagad jau labu laiku, principā visu savu pieaugušā cilvēka mūžu dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs. Viņas dzimtā, viņas armēņu saknes, kā viņa pati stāsta,
nozīmē to, ka viņas dzimtās sievietes visu mūžu ir ārkārtīgi rūpējušās par savu skaistumu un darījušas to izmantojot dabiskus līdzekļus un pašas arī jaucot gan krēmus, gan losjonus, gan tonikus sejai. Un te nu viņi ir apkopojusi daudzās receptes, pie tam arī ne pati Savienotajās valstīs atvēra arī kosmētikas firmu. Un pašlaik viņi strādā gan citā firmā, jo viņas firma pārpirka lielāka korporācija. Bet, kā saprotiet, protams, pārpērk tikai veiksmīgus uzņēmumus. Un arī viņas pašas, gan izskats, gan sejas āda liecina, ka viņai nav vajadzīgs photoshops. Jā, bet tomēr tu uz mani jautājumu neatbildēji. Es pats tikmēr atradu saturā un sapratu, ka tomēr tas ir sievietēm. Jo gan pēc horoskopu zīmes, tātad arī pēc ādas tipa, pēc daudz kā kopā to saliekot, var atrast pareizās receptes un kā kopt sevi. Tātad tu gribi teikt, ka tādas sadaļas kā kāju kopšana, sievietēm, roku kopšana, ieteikumi matu kopšanai attiecas tikai uz sievietēm, Dzintara. Uz tevi raugoties tā nevarētu. Bet tur rakstīts sievietēm, tur sievietēm un tur sievietēm. Tur ir rakstīts kāju kopšana. Es pieņemu, ka kājas var kopt tik viens, kam kājas ir. Bet jā, kādas tad ir šīs receptes? Tās ir ļoti glīti sagrupētas gan pa gada laikiem, gan pēc sejas ādas tipiem, kā kuru sejas ādas tipu vajadzētu kopt kurā gadlaikā un ko piedāvā Niko Gasjana. Un arī, tā kā viņi saka arī tradicionāli, viņas dzimtā visi ir ļoti aizraujušies ar zodiaka zīmju pētīšanu, tad arī pēc zodiaka zīmēm šeit var atrast dažādas receptes, kā pagatavot sejas kopšanas līdzekļus. Ņemot vērā, ka tu izlasi katru grāmatu, par kuru stāstu arī šo tu lasīji, nevar būt, ka tu tādu pilnīgi neitrāli. Noteikti, ka tev kaut kas pašai iekrita acīs, tu ņēmi vērā, paturēji prātā, to es varu pamēģināt, tas ir priekš manis, vai pēc zodiaka, vai ne pēc zodiaka, un tomēr. Jā, man tikai tagad ir jāatrod, kur bija pareizā recepte, jo Jā, es te jau piefiksēju, ka pirmkārt visu šo losjonu un krēmiņu pagatavošana ir vienkārša, un parasti tās ir 2 vai 3 sastāvdaļas. Turklāt tās nav tādas, kas būtu īpaši jāmeklē vai īpaši kaut kā, piemēram, piparmētra ledus kubiņi. Dāmas noteikti zina, ka no rīta sejas tīrīšanai ir ļoti labi tā atsvaidzinoši iebarazēt sejas ar ledus kubiņiem. Bet tur tikko bija, tu aizšķīri džina toniks tur bija. Un tu teici, ka tas ir tikai dāmām. Bet piparmētra ledus kubiņu pagatavošanai vajag tikai 1 ēdamkarotu citronu sulas, 5 ēdamkarotus sasmalcinātu piparmētru un 240 ml minerālu ūdens, respektīvi glāzi. Minerālu ūdenim pieliek citronu sulu un piparmētras, ielēj ledus kubiņu formiņās un sasaldē. Un no rīta jums ir burvīgs piparmētru toniks. Pēc šīs sarunas vēlreiz ņemu un pāršķirstu grāmatu tavam skaistumam un atrodu tomēr arī šo to vīriešiem. Jo losjona pēc skūšanās pagatavošana laikam tomēr ir paredzēta vīriešiem. Abrazīvais krēms rīta dārgumiņš arī laikam un maska karalim. Jā, būs vien taisnība, ka vīrieši šajā grāmatā nav aizmirsti.
kā es ieraugu šo brīļaino vīrieti uz vāka, kuru sauc Pols Makena, tā uzreiz atceros, kā viņš 7 dienās mēģināja man padarīt veiksmīgāku un nesmēķētāju. Un? Nu, neko, es to grāmatu iedevu citiem palasīt. Starp citu, Pols Makena šīs grāmatas ievadā arī saka, ka ja viņam kāds cilvēks saka, ka uz viņu nav iedarbojusies Makenas grāmata, viņš to vienmēr uztver ļoti nopietni un cenšas iztaujāt, kas tad tieši nav iedarbojies. Un viņš pats saka, ka tā neiedarbojas uz tiem cilvēkiem, kas nepilda grāmatā pieteikto. Kas nedara visu pēc kārtas tieši tā, kā autors ir teicis, kas nedarbojas ar sevi. Jo, kā viņš saka, piemēram, jā, viens ir izlasīt grāmatu no viena gala līdz otram, un noteikti, tagad es to visu zinu. Bet ja ar to visu nestrādā, un nestrādā ikdienā, tad tas ir tāpat kā teorētiski iemācīties sasiet kurpišņoras. Jā, jūs zinat, kā to dara, bet ja jums pašam tas būtu jāizdara, pieņem, ka pirmo reizi tas tomēr varētu neizdoties. Tagad Pols Makena ir atvēzējies ne pa jokam, jo jaunās grāmatas nosaukums ir Es varu padarīt tevi laimīgu. Jā, un klāt ir atkal bezmaksas hipnozes kompaktdisks, kurā ir attiecīgi mūzika un vingrinājumi, kurus var klausīties, kurus pat vajag klausīties šo grāmatu lasot. Un jā, viņš arī saka, ka lūk, cilvēkam paņemot rokās šo grāmatu, lielākoties to tomēr ņem rokās tie cilvēki, kas vai nejūtas laimīgi vai gribētu justies laimīgāki, tad te ir iespēja izvēlēties, kāds ir pašreizējais dvēseles stāvoklis, un te ir diezgan daudz piemēru, piemēram tādi. Es nezinu, kā būt laimīgam, vai arī šī grāmata man nepalīdzēs. Jā, tāda attieksme nav jēgas arī grāmatu lasīt patiesi. Vispār, ja ir attieksme, varbūt nievājoša, vienalga tu vari lasīt un par visu ņirkti, kas rakstīts šajā grāmatā, arī tad, man liekas, nepalīdzēs. Makena saka tā, ka ir pilnīgi vienalga, vai tu lasot šo grāmatu ņirdzi vai neņirdzi, ja tu godīgi un kārtīgi dari visu tā, kā šeit ir teikts. Labi, pierunāju. Vārdam ir spēks. Un ņemot vērā, ka te ir ne tikai rakstīts vārds, bet arī ieskaņots vārds, tad kopā saliekot, varbūt tiešām darbojas. Katrā ziņā Makena apgalvo, un viņa panākumi visā pasaulē iespējams tomēr to apliecina, ka ja šajā grāmatā un arī iepriekšējās viņa grāmatās pielietotās tehnikas patiešām pielieto, tad kaut kādas izmaiņas jūsu dzīvē notiek, un lielāko tiesu, cik mums zināms, tās ir uz labu. Jo arī internetā var atrast gan Makenas fanu izteikumus, gan noliedzēju, bet fanu tomēr ir daudz reižu vairāk. Un katram veiksmīgam cilvēkam ir arī savs bariņš noliedzēju. Jā, tas par grāmatu Es varu padarīt tevi laimīgu. Pols Makena. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu arvien, vien zābaki un slaisti pa pēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu arvien, vien zābaki un slaisti pa pēdu jūru brien. Pa pēdu jūru brien. Pībali pepe, šeit dzīve plēdē lēnām, bet gribas pakulēt. Bez bēdām palmu ēnā, un šitais prieks nav lēts, kā pasakām ilgs Alpi. Es vēlos tajos kāpt, bet šitais prieks man laupīts, un tāpēc sirds tā sāp. Un tāpēc sirds saprotiet, vai zin, ko saproties, tā sāp. Pībali mai tālē balta pura, bet tā vien tādam tiek, kam nauda makā turas, un tās man nepietiek. Mai tālē balta pura, un tā vien tādam tiek, kam nauda makā turas, un tās man nepietiek. Un tās man nepietiek. Pībali pībā, pībali bet nav ko velti raudāt un sērās matus plēst. Ir laime lielā naudā, un man tā piederēs.
bet nav ko velt ir raudāt un sērās matus plēst. Ir laime liela naudā un man tā piederēs. Un man tā bija papadādo papap tēderēs, jūdi pīļo, pīvali pipi pipi, pīvali pīvā, pīvali pipi pipi pipi, es mīlu dzīvi skaistu un mīlēšu arvien, vien zābaki un slaisti pa pētu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu arvien, vien zābaki un slaisti pa pētu jūru brien. Pa pētu jūru, pavadādu brien, pavadu pipi, fīvali pipi pipi, fīvali pīdā, fīvali pipi pipi, tip, tip, pop, 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 tip, lop, tabada, pavada, pavada, pipi, 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 fīvali pipi, Lasām laiks. Turpinot lasām laiku kopā ar Kristīnu Ilziņu, lai uzmanību pievērš tie vecāki, kuri grib, lai viņu bērni ir erudīti. Un šīs divas mazās, plānās grāmatiņas tomēr ir ļoti bīstamas. Bīstams tās var būt tādēļ, ka bērns var atļauties ar tevi, tā sakot, pajūkot, bet noskaidrot intelektu līmeni, salīdzināt sevi ar tevi. Un nedod Dievs! Tu izrādīsies, ka ar to savu intelektu ir kā nu ir. Jā. Tātad divas grāmatiņas, kuru nosaukumi ir vai tu esi gudrāks par skolotāju, un vai tu esi gudrāks par sevi pašu. Pietrūkst trešās grāmatiņas, vai tu esi gudrāks par saviem vecākiem. Šeit mazajiem ir pilnīgi lieliski iespēja pārbaudīt, cik gudrāki ir bērni vai vecāki. Šo grāmatu adresēti ir 8 līdz 12 gadus vecie. Un man šķiet, ka tās ir ļoti, ļoti jaukas grāmatas kaut vai tāpēc, ka mūsu mājās, piemēram, spēlējot Latviju vai spēlējot miljonāru, kaut kādās vakara izklaidēs, vienmēr ir tā, ka ģimenes jaunākais loceklis kliedz, es taču šito nevaru zināt, ko jūs visi ņirdzat, es vispār vairāk nespēlēšu, man ar jums nav interesanti, kas tad to varu zināt. Un tiešām, un visu laiku ir tā balansēšana un citu jautājumu izdomāšana tam, kurš ir pats jaunākais, jo tiešām kā viņš nabaks var zināt, kas bija Nelsons Mandela, ja viņam ir tikai 8 gadi. Lūk. Un tad man liekas, ka šīs te divas grāmatiņas ir gan intelekta pārbaudīšanai, gan bērniem pašiem savā starpā, ar ko paspēlēties. Un, protams, beigās ir arī pareizās atbildes. Ja kāds nav pārliecināts par kādu jautājumu pareizo atbildi, un ja varbūt pat vecākiem ir jāpaskatās, vai arī, lai pierādītu jauneklim vai jaunajai dāmai, ka tiešām šī atbilde ir pareiza, tātad tās tur arī ir atrodamas. Es pašķīru otru grāmatiņu, tagad pārbaudīšu tevi. Un tur tāds uzdevums: turpini skaitļu rindu 24, 30, 36, 42. 48. Malacis. Tu neatbildēji uz mani jautājumu. Es pats lasu vienkārši. Es visu nevaru pagodot, bet kas ir cukīnī? Pelējuma sēne, sniegpulkstenītis vai ķirbjauks? Ķirbjauks. Kas kopīgs Krišjānim Valdemāram, Krišjānim Baronam un Atim Kronvaldam? Un varianti: piedzimuši vienā dienā, bija jaunlatvieši vai bija jūrnieki? Jā, jaunlatvieši. Lūk. Un tā kopā ar saviem 8 līdz 12 gadus vecajiem vai varbūt pat kādu gadu vecākiem vai jaunākiem bērniem, tā ir tāda ļoti jauka iespēja pavadīt vakaru vai arī kādā dzimšanas dienas ballītē, kad jau visi ir izlekušies. Bērni, kad ir projām vienkārši pārbaudīt sevi. Jā, tā ir ļoti laba iespēja arī vecākiem.
uzvari un lasi. Iepriekšējā raidījumā izsludinājām radošo vēstuļu konkursu, proti uzrunājām jūs saistībā ar iznākušo Sema Stola grāmatu 100 suņi, kas mainīja pasauli, un aicinājām pastāstīt par saviem izcilējiem suņiem, par to, kā suņi ir iespaidojuši jūsu dzīvi, kā tie piedalījušies kādos neparastos notikumos un tām līdzīgi. Paldies tiem, kas rakstīja, lai arī dažos gadījumos varbūt nesaprata konkursu ideju, bet tomēr. Interesantākās vēstules autoru mēs solījām apdāvināt ar pāris grāmatām, ar nu pat pieminēto 100 suņi, kas mainīja pasauli, un otru grāmatu, tā ir tikko iznākusī, 101 iedvesmojošs stāsts par to, kā dzīvē rasta mērķa, aizrautību un prieku. Grāmata Cāļa zupa dvēselei, laimes meklējumos. Šo balvu ir pelnījusi vēstules autore Zane no Tukuma, lūk, viņas rakstītais. Stāsts ir par suni vārdā Ņūvs, viņš ir jauktenis. Vectēvu viņš uzskatīja par savu īsto saimnieku, bet pārējos ģimenes locekļus vienkārši par draugiem. Vectēvs pensijas gados strādāja kokzāģētavā un katru rītu ar mopēdu brauc uz darbu. Bet bez Ņūfa tas nevarēja notikt. Suns viņu vienmēr pavadīja līdz ceļa krustojumam, skriedams līdzi. Vectēvs iemācīja, ka tālāk nedrīkst, un Ņūfs gāja atpakaļ. Vienreiz rudenī gadījās tā, ka Ņūfs atkal pavadīja vectēvu uz darbu, bet ļoti drīz atskrēja mājās un skaļi rēja. Neviens nevarēja saprast, ko viņš grib. Ņūfs skrēja klāt rēja un skrēja uz ceļa pusi un atkal skrēja atpakaļ un tā vairākas reizes. Māma nosprieda, ka viņš kaut ko uz ceļa ir pamanījis un aizgāja skatīties. Izrādījās, ka vectēvam bija palicis slikti, mopēds gulēja ceļa malā, bet vectēvs bija apgūlies grāvmalī. Izrādījās, ka vectēvam bija infarkts. Tika izsaukta ātrā palīdzība. Viss beidzās labi. Bet, ja Ņūfs nebūtu paziņojis par nelaimi, varbūt mēs vectēvu vairs neredzētu. Tagad vectēvs vairs nestrādā un Ņūfa vairs nav. Bet mēs viņu vienmēr atceramies kā glābēju. Arī Ņūfa fotogrāfija mums ir pie sienas. Nu, lūk tāda vēstule. Paldies Zanei par šo stāstu. Bet lasāmlaiks ar to arī izskan. Turpinājumā lasāmlaika muzikālais pielikums, lai jums jauka nedēļas nogala. Visu labu! Lasāmlaika muzikālais pielikums. Rakstu nāc, nāc līdzās, es rakstu, un tad tavs vārds, tam līdzās es lūdzu, nāc līdzās. Nāc ar plaukstām uz rūtīm, es rakstu nāc, tam līdzās es lūdzu, nāc ilgi, cik vēlies nāc. Lūdzu tev, nāc līdzās, nāc ilgi, man blakus nāc ar vārdiem uz rūtīm ir rakstīts nāc un līdzās es.